to his place. Un visi, kas grib dzirdēt joku, skrienam uz savām vietām. Until I started to tell jokes also in conservative churches. Un jā, tad Then nobody came. jā, bet tad, kad es sāku stāstīt joks, beigās neviens nenāk. So you are in place, you are neutral, so I will not tell any jokes. Bet, nu labi, tad jūs jau esat pietiekoši nopietni, es nestāstīšu joks. Yeah. I would like to start instead with the just freshly released book. This is the book, The Church Being a Blessing for the City. Un es gribētu sākt ar svaigi izdotu World. Even the whole izdotu world. grāmatu par to, ka draudze ir svētība pasaulē. Yeah. So Dainis was editing this. And our sister, what's your name? Un Dainis rediģēja, un māsa, kā jūs sauc? Rotta. Māsa Ruta Ruth. So she translated it. Thank you very much. iztulkoja šo grāmatu. Liels paldies! Yeah. Yeah, applause. So let me just give you the background. Un es pastāstīšu tā vēsturi grāmatai. About 30 years ago, Pirms 30 gadiem, looking at the complete destruction of German Christian churches, skatoties uz pilnīgi tādu novirzīšanos Vācijas kristīgajās baznīcās, a group of us decided to start an institute for society-relevant church planting and growth. mēs bijām tāda grupiņa, kas nolēmām uzsākt institūtu, kur mēs mācīsim par draudžu veidošanu. So we used the best knowledge gathered all around the world. Un mēs lietojām tās zināšanas, kurās bijām ieguvuši no visas pasaules, And then printed the books. un izdrukājām grāmatas. This is just one of a whole number. Un tur ir vairāk, šī ir viena no tām. And another, for instance, I brought it along here. It's called Understanding the World. Vēl viena grāmata, ko es arī atvedu sev līdzi, ir Saprast, izprast pasauli. It's all about context analysis and understanding your village and your city. Un šeit tiek runāts par konteksta analīzi, par to, ka jūs And, saprotat savu ciematu, savu pilsētiņu. And so there are a number of books like this. Un ir vēl vairākas grāmatas līdzīgas We šeit. started to concentrate on villages and cities. Un tad mēs sākām fokusēties uz ciematiem un uz pilsētiņām. Like you build a church in a village completely different from what you build in a city. Jo mazākās pilsētās un ciematos draudzes veidošana būtiski atšķirās no lielām pilsētām. But in most of Europe, we have a unified approach. Bet lielākajā daļā Eiropas mums ir tāda vienota pieeja abiem gadījumiem. I call it a Wilda Creek. Es to saucu Vilda Creek. Not Willow Creek, but Wilda Creek. Nu jā, So, nevis Willow wild Creek, war. Willow Creek kā draudz, bet So Willow Vilda. Creek does it in a way and we all copy. Un tad kaut kādā veidā tad And tas it tiek. doesn't work. Un tas nedarbojas, ja mēs kopējam no So kaut we have kurienes. to create approaches for villages and cities and small villages and small cities. Un mums ir jāizveido pieeja, kas attiecas gan uz maziem ciematiem un mazām pilsētām un lielām pilsētām. These books are available only in German, Šīs grāmatas ir tikai vācu valodā, and I give it to Dainis. un tās es uzdāvinu Dainim. And so if somebody wants to have books done in languages which are you may understand, for instance, Russian or Ukrainian, Bet, ja jums interesē tās grāmatas, piemēram, krievu valodā vai ukraiņu valodā, most of my books have been translated into Ukrainian, not that many in Russian. jo lielākā daļa manu grāmatu ir tulkotas ukraiņu valodā, ne tik daudz ar krievu valodā, Or English, jeb angļu valodā, or Norwegian, and many other languages, un norvēģu un vēl citās valodās. even in Chinese. Pat ķīniešu valodā. So then please go to Dainis, and we will see that we get not only my books, but the whole library of books relating to our issues. Tad dodaties pie Daņa, un tad viņš palīdzēs atrast ne tikai manas grāmatas, bet arī plašu tādu grāmatu biblioteku, kas attiecas uz šo tēmu, To Latvia. un arī latviešu valodā. We hope that we have libraries with an accessibility of literature, at least European literature, but maybe also other places like America, in your cities. Jo man ir cerība par to, ka jūsu pilsētās ir bibliotekas ar grāmatām, kas attiecas par Eiropu un varbūt arī pat ārpus Eiropu par šo tēmu. Yeah.
So please come and see. Tā kā noteikti nākat, un tad jūs redzēsiet. Now we'll continue. Bet mēs tagad turpināsim. And by the way, the books are available over there. Un, starp citu, grāmatas ir tur pieejamas. So we continue with the next round. Un mēs turpināsim ar nākamo sesiju. We will talk about the special blessing of the church for a city. Kur mēs runāsim par īpašu svētību, kas ir draudzei pilsētā. So as I told you that Jesus tells his disciples in Matthew chapter 5, 13 to 16, you are the salt of the earth and you are the light of the world. Un Mateja 5. nodaļā 13 līdz 16, kā jau es minēju, Jēzus saka, ka jūs esat pasaules gaisma un zemes sāls. And before that, he tells his disciples, blessed are you. Bet pirms tam viņš saka mācekļiem, svētīti jūs esat, And then he underlines 7 categories. un noskaita 7 kategorijas. In this 7 categories, you are blessed. Tātad, ja jūs esat kādā no šīm 7 kategorijām, tās ir svētītas. And the Greek word which is used here Un grieķu valodas vārds, kas te tiek izmantots, suggests a semicolon. tur ir tā kā semikols. It's like you're saying, blessed, and then you have a semicolon, and then the story comes. Tur tas raksts ir tā, ka svētīts, semikols, un tad tur tālāk turpinājums. So we don't have time to talk about this certain passage. Un mums nebūs laika konkrēti par visu izrunāt. But most of you are pastors. Bet lielākā daļa no jūs esat mācītāji. I think you should read very carefully Matthew chapter 5, starting with verse 1. Es jums ieteiktu ļoti uzmanīgi un tā tiešām iedziļināties Mateja evaņģēlija 5. nodaļas, sākot ar 1. pantu. Because Jesus says some very strange things. Jo Jēzus tur saka tādas diezgan dīvainas lietas. He, for instance, says, blessed are you, the poor in the spirit. Svētīgi garā nabagie, piemēram, viņš saka. Blessed are you when they persecute you. Svētīgi jūs esat, ja jūs vajā. And so on. Un tā tālāk. So the categories he names, Un tās kategorijas, kuras viņš tur nosauc, if you combine all of them, ja mēs tās visas saliekam you kopā, would say, this blessing leads us to a complete reliance on Jesus. tad tā svētība mūs ved pie tā, ka mēs pilnībā paļaujamies uz Jēzu. You could say, if you rely on Jesus, Jūs varētu teikt, ja tu paļaujies uz Jēzu, then you become tad tu kļūsti salt of the earth. zemes sāls, You become Tu the light kļūsti. of the city. pilsētas gaisma. There is no other way. Un nav cita veida. So the hindrance is not the presuppositions which Jesus have made up. Un tātad tur tā problēma parasti nav ar pirms šiem vārdiem, ko Jēzus ir pateicis. The hindrance is us. Bet parasti vienmēr problēma ir mūsos. It's our commitment to Jesus. Mūsu apņēmība sekot Jēzum. It's our relying on Jesus. Nodošanās un paļaušanās uz Jēzu. This is very, very important to understand. Un to ir ļoti, ļoti būtiski saprast. Again, one little example before we continue. Un mazs piemērs, pirms turpinām. Just a couple of years ago, not even 10 years ago, we had maybe a handful Karakalpak believers. Un pirms dažiem gadiem, es nezinu, varbūt 10 gadiem, mums bija daudz what kind of Karakalpak. Karakalpak ticīgie. The Karakalpak, they live around the Aral Sea. Tātad tie dzīvo apkārt Azovu jūrai, kaut kādai jūrai. Aral Sea. Aral. Arāli, jā, jūrai. So this is in Ural. not Ural. Arāli, labi, This Arāli. is near the Caspian Sea. Kaspijas jūras tūmā. And Karakalpakistan is an autonomous republic inside Uzbekistan. Karakalpakistāna ir neatkarīga republika Uzbekistānā. They speak a similar language to the Kazakh people. Valoda ir līdzīga kazahu valodai. And Kara means black, and Kalpak means your
now the English word is not there. Papacha, your šļapka, is is black. Karā nozīmē melns, un tad tur vēl vārdu savienojums nozīmē, ka tev cepura ir melna. So they are in the Kazakh. They have white šapkas, and the Karakalpak have black šapkas. Un kazahiem tad baltas cepurītes, un Karakalpak viņiem melnas. So again, almost no single believer among them. Un praktiski tur starp viņiem nav gan arī neviena ticīgā. Uzbekistan was ruled by President Karimov. Prezidents Karimovs valdīja Uzbekistānā. And after Uzbekistan left the Soviet Union in 1992, Un 1992. gadā, kad Kazahstāna izstājās no Padomju Savienības, an incredible persecution started. Sekoja tiešām milzīgas vajāšanas. But now it was not Soviets. Bet tagad jau tās vairs nebija tie no padomju spēkiem. Now it was a Muslim persecution. Būtībā tās bija tagad jau musulmaņu The vajāšanas. Arabs came in, Arābi ieradās, and the situation was terrible than ever before. un situācija palika briesmīgāka nekā jebkad agrāk tā bija bijusi. We started praying, Un mēs sākām lūgt, and in Karakal, Pakistan, un Karakala Pakistānā, in their capital city viņu galvaspilsētā, called Nukus, kuras nosaukums ir Nukus, in that Nukus there was one believer, Karakalpak believer. Tur bija tās viens ticīgais, Karakala Pak ticīgais. He was praying day and night, Lord, Lūdza, I want to become light for my nation. lūdza dienām un naktīm, kungs, es vēlos kļūt par gaismu savai tautai. Well, I shorten up the story. Es saīsināšu stāstu. Karimov died. Karimovs nomira, A new person became president. un jauns cilvēks tika ievēlēts par prezidentu. And we received an invitation by the Uzbek government to meet in Washington, D.C. for conversations. Un no Uzbeku valdības mēs saņēmām uzaicinājumu satikties Vašingtonā pārrunām. That meant the World Evangelical Alliance. Mēs, tad tā bija Pasaules evaņģēliskā alianse. We met in Washington, D.C. Satikāmies Vašingtonā, And the Minister of Foreign Affairs un ārlietu ministrs says, we want you to come and to bring our evangelical Christians back to the surface. Viņi saka, mēs gribam, lai jūs tur ierodaties pie mums, braucat pie mums un paceļat virs zemes šo evaņģēlisko kristiešu būtību. We persecuted them. Jo tāpēc, ka mēs viņus vajājām, They are hiding, viņi slēpjās tagad, but we need them back. bet mums vajag, lai viņi atgriežas. Tātad viņi no šīs te pagrīdes, lai paceļās. Honestly, I couldn't believe my own ears. Es neticēju savām ausīm. So I decided to go alone, just me. Un tad es nolēmu, braukšu viens pats. I went to Tashkent, Aizbraucu uz Taškentu. and in Tashkent we had meetings with governmental people. Un tur mums bija tikšanās ar valdības pārstāvjiem. And they were always repeating this. Un viņi vienmēr atkārto vienu un to pašu. We need the Christians to help us to transform our society. Mums ir vajadzīgi kristieši, lai viņi palīdzētu mums pārveidot mūsu sabiedrību. One guy even said, doesn't the New Testament say that you are the light of the city? Viens pat pateica tā, vai tad jaunajā darbā nav teikts, ka jūs esat pilsētas gaisma? So I told them, you persecuted the Christians. Now what do you expect? Un es saku, bet jūs taču vajājāt kristiešus, ko jūs tagad sagaidat? And we, of course, we discussed issues in English. Nu, protams, mēs runājām par tiem jautājumiem angļu valodā, And then I changed to Russian. un pēc tam es sāku runāt krieviski. And I said, я вырос вот тут рядом, в Янгиюле. Un es teicu, es izaugu turpat netālu. Мне так тяжело вам верить, потому что вы врали. У вас даже правда и то было вранье. Un man ir tik grūti jums ticēt, jo jūs melojāt, un pat patiesību tur melojāt. Tad viss meli. How can I believe you? Nu kā lai es ticu? Well, to shorten the story up, they did change. Un īsumā viņi tiešām mainījās. And they allowed to register churches. Viņi atļāva pieregistrēt draudzes. Today we have the first theological seminary outside of the Baltics, fully accredited by the government in Tashkent. Un tagad mums Taškentā ir pilnībā akreditēta valdības akreditēts institūts, kas ir tas vienīgais ārpus Baltijas valstīm.
We received a charter for a university with 9 different disciplines, including medicine and theology in Tashkent. Un Taškentā mēs saņēmām hartu par 9 dažādām programmām. Tā skaitā tehnoloģija programma, medicīnas programma. In the city of Tashkent, we have 3 Christian polyclinics Un Taškentas pilsētā ir 3 kristīgās poliklīnikas. and thousands of Uzbeks following Jesus. Un tūkstošiem uzbeku, kas seko Jēzum. But the most exciting thing is, Bet viss superīgākais ir, in the city of Nukus alone, we have 25 churches, Karakalpak churches. ka Nukus pilsētā mums ir 25 Karakalpah draudzes. And you go to my friend who was praying, Lord, make me light for my nation. Un jūs tagad aiziet pie tā drauga, kas tur lūdz, kungs, padari mani par nācijas tautas gaismu. Make me light for my nation. Padari mani par gaismu manai tautai. And now you talk to him. Un tagad tu ar viņu parunāt. You know what he does? Un ko viņš tagad dara? He gives you a hug Vispirms apkampj and then says, let's go to Amudarya. un saka, brauksim uz Amudarjanu. Amudarya is the big river flowing through Central Asia. Amudarja ir liela upe, kas Centrālā Āzijā ir. It starts in the mountains near China Sākas tātad izteka ir kalnos pie Ķīnas and it brings water into the Aral Sea. un Arāla jūrā ūdens, ieteka Arāla jūrā. I need to tell you, it used to bring water into the Aral Vai Sea. pat es gribētu teikt, ka agrāk tas tā bija. Now the water of Amudarya stops 100 kilometers away from the Aral. Jo tagad šī upe, tā kā tās plūdums apstājas, pārstāja 100 kilometrus pirms, It's a complete catastrophe. un tā tagad ir pilnīga katastrofa. The water is disappearing Jo ūdens vienkārši izzūd. and it's like drinking poison. Un tas ir tā kā dzert indi. So my friend took me along to the Amudarya. Un tā mans draugs aizved mani uz Amudarjanu. He said the life expectancy of my people with all the Christian light now Un viņš saka, ka paredzamais dzīves ilgums visiem mūsu cilvēkiem tagad ar šo kristiešu gaismu, will not go more than 35 years. jebkurā gadījumā nebūs vairāk kā tikai 35 gadi. What do we do? Ko darīt? All the way since, we introduced to every church in Uzbekistan a water purification system. Un ko mēs darījām? Tātad mēs katrai draudzei piedāvājām vai iepazīstinājām viņus ar ūdens attīrīšanas sistēmu. They take the water, poisoned water, Ka viņi paņem to saindēto ūdeni, purify it, attīra to and then distribute the water among the Muslim population. un pēc tam šo ūdeni piegādā musulmaņu iedzīvotājiem. First they drink water which is purified, Un pirmo reizi viņi dzēra ūdeni, kas ir attīrīts. and then they come to the church Un tad pēc tam viņi nāk uz draudzi. and they say, we want to see who does this for us. Jo vispirms tātad viņi dzer, un pēc tam viņi nāk un viņi saka, mēs gribam redzēt, kurš mums šo te izdarīja. And they find Jesus. Un viņi satiek Jēzu. In just a few years. Vienkārši dažu gadu laikā. And you go there, Un jūs tur dodaties, you'll be excited. ja jūs to aizbraukt, jūs būtu vienkārši sajūsmā. God's presence in the city is ecclesia. Tātad Dieva klātbūtne pilsētā, tā ir eklēzija. And the ecclesia is a group of people who will become a parliament of this particular city. Un eklēzija tātad bija un ir cilvēku grupa, kas kļūst konkrētai pilsētai par parlamentu. I still remember one of our church plants in a small German village. Es joprojām atceros, kā mēs izveidojām draudzi vienā mazā vācu ciematiņā. Churches in Germany, churches and villages, they close by thousands. Jo Vācijā šobrīd pilsētās ciematos tūkstošiem draudzes tiek slēgtas. In the last 10 years, we count more than 20,000 churches which have closed down the door. Un pēdējos 10 In gados villages. mēs redzam, ka vairāk nekā 20,000 draudzes ir slēgtas, pārtraukušas darbību. So we said, we will start a church in the village Un tāpēc mēs teicām, labi, bet mēs sāksim jaunu draudzi šajā and ciematā. see what the Lord does. Un paskatīsimies, ko tas kungs darīs. We want to be a village church Jo mēs gribam būt šī ciemata for the draudze, village. ciematiņam. And then we were 5 of us. Un tad mēs bijām 5.
And so I told my people, we are God's parliament for this village. Un es teicu, ka mēs tagad esam Dieva parlaments šim ciematam. Everything in this village Un viss šajā ciematā, is our responsibility. kas tur notiek, ir mūsu atbildība. The village was dirty. Ciemats, piemēram, tur bija People didn't netīrība. clean up streets. Tad mums ir jāsatīra ielas. Some of the houses were in a bad condition. Dažas no ēkām bija sliktā stāvoklī. Old people didn't have enough food to eat. Veciem cilvēkiem nebija pietiekoši daudz ko ēst. There was no kindergarten. Nebija bērnu dārza. There was no music school for the children. Bērniem nebija arī mūzikas skolas. Nothing. Nekā. There was even a small gasoline station and that closed. Bija maza degvielas stacija un pat tā It was- tika slēgta. Nothing. Nekā tur nebija. So we said this is our responsibility. Un tad mēs teicām, tā ir mūsu atbildība. 8 years later, I resigned as a senior pastor of the church and turned it into the hands of another one. Pirms 8 gadiem, tātad pēc tam, es atkāpos no vecākā mācītāja amata un nodevu pilnvaras kādam citam. At that time, we have been baptized. We baptized about 1,000 people. Bet līdz tam laikam mēs bijām kristījuši apmēram 1000 cilvēkus. What did we do? Un ko mēs izdarījām? We did what Jesus did. Kā mums tas izdevās, jo mēs darījām to, ko Jēzus darīja. We served people. Mēs kalpojām cilvēkiem. For instance, we bought the closed down gasoline station. Piemēram, mēs nopirkām šo slēgto degvielas uzpildes staciju. We were the first ever church with a gasoline station. Jo mēs bijām pirmā, jebkuros laikos, draudze, kurai piederēja degvielas stacija. I received many calls of my pastoral colleagues telling me off. Un mani norāja daudz mani kolēģi mācītāji. How dumb can you be? Nu, cik muļķīgs vēl tu vari kļūt? You are a church and you have a gasoline station. Jūs taču esat draudze un jums tagad pieder degvielas uzpildes You stacija. must be completely stupid. Nu, tu pilnīgi esi zaudējis prātu. No, we weren't stupid. Nē, tā nebija. We took all the alcoholics out of our gasoline station. Mēs izmetām ārā visus alkoholiķus no šīs degvielas uzpildes stacijas. No cigarettes. Nekādu cigarešu. The gasoline station belonged to Esso. Un degvielas stacija piederēja ESO. And so Esso Center in Hamburg, they were writing us letters. You And I- can't do this. Un ESO centrs Hamburgā mums rakstīja vēstules, nē, nu šitā jūs nevarat darīt. We decide what a gasoline station sells. Jo mēs būsim tie, kas izlems, ko mēs pārdodam šajā degvielas uzpildes stacijā. I phoned them and I said, well, we are a church. Bet es teicu, pagaidi, bet mēs esam draudze. We are not going to sell alcoholics and we will not sell cigarettes. Mēs tur nepārdosim alkoholu un cigaretes. To make story short, it was a fight. Un īsumā mums bija cīniņš, konflikts, But at the end of the day, bet galu galā the boss had to go and our gasoline station flourished. mums uzplauka šis aktivitāte. But while our fight was going on, Bet kāpēc tā cīņa notika? he would raise the price for gasoline at our station maybe 10 cents over everybody else. Tāpēc, ka tika pacelta degvielas cena mūsu uzpildes stacijā 10 centi vairāk nekā citur. And then the village, they started to ask each other, did you already get some gasoline with the Holy Spirit? Un pēc tam ciematā jau paklīda runas tā, vai tu saņēmi šo te degvielas uzpildi no Svētā gara? The Holy Spirit was our gasoline station. Jo Svētais gars bija mūsu degvielas uzpildes stacija. They bought gasoline, even it was much more expensive. Iedomājieties, viņa pirka degvielu pat, ja tā bija dārgāka. So the village solidarized among us. Jo ciemata ļaudis solidarizējās ar mums. And sooner or later they started to come and enter our church. Un agrāk vai vēlāk viņi arī sāka nākt un pievienoties mūsu draudzei. We are the parliament. Jo mēs esam parlaments. We decide. Mēs lemjam. But we're not only a parliament, we're a very special organization. Un mēs ne tikai esam parlaments, bet mēs esam ļoti īpaša organizācija. You see, Ecclesia is a somatic organization. Jo tāpēc, kā eklēzija, tā ir šāda somatiska organizācija. So normally an organized organization is usually organized in a very structural way. Jo ir tā, ka parasti organizācijas tiek veidotas tādā ļoti strukturētā veidā.
there is leadership, Ir vadība, augstākā vadība, there are some responsible areas, tad tur tiek sadalīts atbildības jomas and so on. un tā tālāk. But the Church of Christ, Ecclesia, is not called an organization. Bet Kristus draudz eklēzija netiek saukta par organizāciju. It's called body, Tas tiek saukts par ķermeni. soma in Greek. Somā, kas ir grieķu So we valodā say miesa, it's a ķermenis. somatic organization. Tātad tā ir tā kā somatiska, somā The organizācija. fascinating story about a body, Un fascinējošs stāsts par mūsu ķermeni, miesu, that this body is never hierarchical. ir tas, ka te nav nekādas hierarhijas. You know, no way an ear is going to tell an eye what to do. Nekādā veidā nevar būt, ka auss tagad pateiks acī, ko darīt. If the ear hears something Yeah. complicated, Ja auss sadzird kaut ko sarežģītu, it will direct the signals to the brain, tā sūta signālus smadzenēm, and then the brain will approach the eye, un tad smadzenes vēršas pie acis, and then the eye looks to that direction. un acis sāk skatīties tajā virzienā. So the same thing with fingers, Un tāpat ar pirkstiem, the same thing with feet. un tāpat ar kājām. The body is a very interesting structure. Tātad cilvēka ķermenis, miesa ir ļoti interesanta struktūra. And the most fascinating story, Un viss fascinējošākais the ir, body is diverse like nothing else in the world. ka tā dažādība ķermenī ir tāda, kā nekur citur pasaulē. You know, I have a problem with my eyes. I have a problem with that since I was in a labor camp with the Soviets. Nu, man ir problēma ar acīm, kopš es esmu bijis tajā darba nometnē, kur man iespundēja padomju spēki. They almost destroyed my eyesight. Un tur es gan arī zaudēju acu redzi. So my eye nerves are damaged. Un ir bojāti mani acu nervi. Did you know that you do not see things through your two cameras? Vai jūs zināt, ka jūs neredzat patiesībā lietas caur jūsu šīm divām kamerām? Whatever you see, Jo tas, ko jūs redzat, jebkas, you see in your eye center. jūs to redzat šajā te And that's acu here. redzes centrā. Un tas atrodas tur. In Russian we said, "От дуб, все затылком смотрит." So, but that's exactly what we do. Ja, bet tieši tā arī ir. We see things Tātad mēs redzam, because our eyes are photographing reality jā, mēs spējam redzēt, tāpēc, ka mūsu acis nemitīgi fotografē realitāti and send it to the eye center. un sūta tos impulsus And redzes centram. A picture is developed, Un tad veidojas attēls, and that picture you see. un tad tas attēls ir tas, ko jūs uztverat, ka jūs redzat. My problem is not my eyes. Tā kā mana problēma nav manās acīs, My problem is my eye nerves. bet acu nervi. The transportation way, Un tas pārvietošanās veids, that's that long. tas ir tik īss. From the eye No acis to the eye center uz redzes centru. is damaged. Un tur ir bojājums. But you know, this little transportation way, Bet par šo te transportēšanās this ceļu, nerve, par šiem nerviem, has 1.5 billion cells. tur ir no 1 līdz 5 miljardiem šūnu. And not a single of them is like the other. Un neviena no tām nav tieši tāda pati kā citas. Tātad katra atšķirīga. Wow. Iedomājieties, Wow! Our body is a miracle. mūsu ķermenis ir kā brīnums. Completely diverse Pilnīgi tādā dažādībā. and at the same time incredibly harmonious. Un tajā pašā laikā neiedomājami Incredibly- harmonisks. Incredibly harmonious. Neiedomājami harmonija. And you know what the harmony is all about? Un par ko ir harmonija? It's the head, Tā ir galva, it's the brain. smadzenes. And for the body of Christ, Un Kristus miesā that brain is Jesus. Jēzus ir tās smadzenes. He is the head of the body. Viņš ir šī miesas, šī So there ķermeņa galva. There is no human heads. Tā kā tur nav cilvēku galvas. The biggest tragedy which happened in church history happened in the 2nd to 3rd century. 2. un 3. gadsimtā notika vislielākā traģēdija baznīcas vēsturē, The church introduced hierarchy.
kad tika ieviesta hierarhija. And all of a sudden, it was not just the Lord, it was the Lord Bishop or the Lord Bishop, the Lord Patriarch. Un tad pēkšņi vairs jau nebija, ka bija tas kungs, bet tagad jau bija bīskaps un patriārhs. And so the somatic structure was slowly but surely exchanged with a classic structural organization. Un šī te ķermeniskā soma struktūra pamazām pārveidās par klasisko struktūru, kā ir organizācijās. And the church became an organization. Un draudze kļuva par organizāciju. You know what the difference between a church organization and a somatic structure is? Un kāda ir atšķirība starp draudzi, kas ir organizācija, un šo ķermenisko struktūru? Read Ephesians chapter 1:23. Izlasiet Efeziešiem 1:23. It tells us Un tur ir pateikts, that the body of Christ is the fullness of all. ka Kristus miesa ir visa pilnība. I studied physics and mathematics at the University of Leningrad. Ļeņingradas universitātē es mācījos fiziku un matemātiku. I know all about fullness. Un and es zinu par fullness. pilnību visu. But don't ask me what the fullness of full of all is. Bet es nezinu, kas ir kā pilnība, visa pilnība. So it's full, and even more full. Un tas tā kā pilnība, nu tā kā vēl. The body of Christ is the fullness of all. Ja tāpēc, ka Kristus miesa ir visa pilnība. No limits. Nekāda ierobežojuma. But it's not the organization which is full of all. Bet tā nav organizācija, kas ir visa pilnība. It's the somatic structure. Tā ir šī ķermeņa struktūra, ķermeniskā struktūra. That's why when we move into a city, we have to understand the somatic structure of a church. Un tad, kad mēs esam kādā pilsētā, tad mums ir jāņem vērā šī te ķermeniskā, miesiskā draudzes struktūra. What is this all about? Un par ko tas viss ir? Well, in 1 Corinthians chapter 12, verse 13, we read 1. Korintiešiem 12:13 mēs lasām, that at the day when we became born again, ka tajā dienā, kad mēs kļuvām, the Spirit of God implanted us into His body, the body of Christ. kristieši, tad tā kunga gars mūs tā kā implantēja Kristus miesā. So we became members of a body. Un mēs kļuvām par Kristus miesas locekļiem. He, the Spirit of God, decided which. Un viņš, tā kunga gars, nolēma tieši par kuru locekli. It was not our business. Tas bija viņa lieta. He decided. Viņš nolēma. And so we are concretely implanted into our body. Tā kā mēs esam ievietoti, implantēti konkrētā vietā viņa ķermenī. Ephesians chapter 2, verse 10. Efeziešiem 2:10. We are His works, Mēs esam viņa balss. pre-designed in order that we may serve Him. Jau iepriekš sagatavoti tam, ka mēs viņam kalposim vai labiem darbiem. And so it's very important Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi to find out which part of the body am I. saprast, kura ķermeņa daļa tad es esmu. And if I want to find out which part of the body I Un ja es am, gribu tagad saprast, kura ķermeņa daļa es esmu, then we have to see how parts of the body become. tad mums jāskatās, kā veidojas šīs te ķermeņa daļas un kādas tās ir. 1 Corinthians chapter 12, 1. Korintiešiem 12, the verse 4 to 6, 4-6. it says that the Spirit of God, He granted gifts of the Spirit. Ka tā kunga gars ir piešķīris gara dāvanas. And the Greek text is very clear. And according to those gifts, the Lord assigned ministries. Un grieķu valodā ļoti skaidri ir pierakstīts arī, ka saskaņā ar tām dāvanām tas kungs piešķīra kalpošanas. And when gifts applied into certain ministries, God is granting energy. The Greek word energia is brought here. Un tad, kad šīs dāvanas tiek pielietotas kaut kādā noteiktā kalpošanā, tad tas kungs ir tas, kas dod enerģiju, un grieķu valodā enerģija. In other words, when the Spirit of God implants us into our body, Tātad, tad, kad Dieva gars mūs implantē, ievieto ķermenī, He does it granting us gifts. viņš dod mums dāvanas. And those gifts are the indicators for what we ought to do. Un tās dāvanas ir indikatori, ko tad mums pēc tam darīt.
Simple, isn't it? Vienkārši, vai ne? It's simple. Vienkārši. Then I come to a church. Un tad es aizēju pie draudzes. Well, the Baptist church would be okay yet. Nu, Baptistu draudzē būtu ok. Or Pentecostals, they are even better. Nu, pentekostāļiem vēl labāk. Then I will ask in a Pentecostal church, brothers and sisters, how many gifts of the Spirit has the Spirit of God given us? Un es pentekostāļu, teiksim, brāļiem un māsām paprasu brāļu māsas, tātad cik daudz gara dāvanas Dievs mums ir devis. Then even Pentecostals start to speak in Baptist tongues. Un tad pat vasaras svētnieki sāk runāt baptistu mēlēs valodās. It's not difficult. Nu, nav grūti. It's a bit more than 20. Nu, mazliet vairāk kā 20. It's not difficult. Nav tik sarežģīti. Martin Luther would say, even a child of 7 years knows it. Mārtiņš Luters teiktu, 7-gadīgs bērns pat to zina. But how comes Baptists and Pentecostals and the rest of it doesn't know? Bet tad nāk baptisti, vasarsvētnieki un pārējie, un viņi nezina. How do we want to recognize which part of the body we are if we don't know which gifts we receive? Un kā tad mums saprast, kura ķermeņa daļa mēs esam, ja mēs nesaprotam, kas ir tās dāvanas, ko mēs esam saņēmuši? So at the end it becomes a voluntary service and everybody is everything. Un beigās notiek tā, ka tā ir brīvprātīgā kalpošana, ka visi kļūst par visu. So if everything is everything, Nu, ja viss ir viss, then it's like in that famous joke. tad tas ir tā kā tajā slavenajā jokā. The members of the body debated who is the most important. Kā ķermeņa locekļi sāka strīdēties, kurš ir pats svarīgākais. So the nose said, well, I smell all smells. Un deguns teica, es taču jūtu visas smaržas. The ear said, well, but I hear everything. Auss teica, bet es visu dzirdu. The eye said, well, but I see everything. Un acis teica, bet es visu redzu. And the feet said, but we go everywhere. Un pēdas teica, bet mēs taču visur ejam. All of a sudden, the whole in the body lifts his hands. Un tad pacēla roku savā ķermenī. And he says, you know, when I close myself, I close the Jā, whole. nu tad, kad es aizveru sevi, Then you will all die. tad jūs visi nomirsiet savu The whole in the body. caurums ķermenī. Дырка в жопе. Jā, tātad caurums ķermenī, kas mums ir, tad to teica, kad ja es aizvēršos, tad jūs visi mirsiet. Yeah. So if everybody is doing the same, then at the end of the day, we all do nothing. Jo tāpēc, ka ja visi darīs vienu un to pašu, tad galu galā beigās mēs nedaram neko. So when I'm in churches, I would usually come and I draw a picture. I'm a bad designer. Un parasti draudzēs es zīmēju šo zīmējumu. Nu, man zīmēšanā nav I say, tāda. just imagine you But- are the body of Christ. Iedomājieties, ka jūs esat Kristus miesa. The brain is intact. Smadzenes neskartas. But because they are not charismatic, they don't want to see each other. They have But- just one little eye. Nu, bet tā kā viņi nav harizmāti, viņi negrib redzēt viens otru, un tad viņiem reku tāda viena acis tikai. Because they don't believe the Lord speaks anymore. They have no ears. Nu, tā kā viņi vairs netic, kā tas kungs tagad uz mums runā šodien, tad ausis Then vispār they nav. have one Nevajag. hand Ir viena roka and they have one feet. un viena kāja. But they are evangelistically minded and they have a big tongue. Bet tā kā viņi ir evaņģelistiski orientēti, ir gāra mēle. And then they say, that's the bride of Jesus. Un tad viņi saka, šī ir Kristus līgava. Yeah, who in the world wants to marry a tongue? Tad kurš gribētu apprecēties ridiculous. ar šo mēli? Nu, Nobody smieklīgi. wants to marry that bride. Neviens negribētu precēt šādu līgavu. Now, the bride is beautifully done. Līgava ir fantastiski veidota, But then we have to discover what we have. bet mums ir jāatklāj, kas mums ir. The great thing is that we use a book. Un lieliskā lieta ir tā, ka mums ir šāda grāmata, It's now available in more than 20 languages kas ir pieejama vairāk nekā 20 valodās on the gifts of the Spirit. par gara dāvanām. Every gift of the Spirit is described in this book. Un tur ir raksturota katra gara dāvana. So what does the Bible say? Ko Bībele saka? How is this practically seen? Kā to praktiski mēs varam And redzēt? the idea is as soon as somebody becomes a Christian, Un tā ideja ir tāda, ka kolīdz kāds kļūst par kristieti,
we enroll them into discipleship courses, Mēs tad sākam dažādas māceklības kursus, and then they find out what the Spirit did with you, un tad mēs noskaidrojam, ko Gars mums ir izdarījis what gifts they have. un kādas ir dāvanas. And according to the gifts, Un saskaņā ar dāvanām we'll design their ministries. mēs pēc tam veidojam kalpošanas. The Soma, the Church of Christ, is a gifted reality. Un šī somā, Kristus miesa, ir apdāvināta You realitāte. can't be just a volunteer. Tu nevari būt tikai brīvprātīgais. In my church, when we talk about certain tasks in the church, Un tad, kad manā draudzē mēs runājam par noteiktiem uzdevumiem draudzē, I will never ever say, who wants to do this? es nekad neprasīšu tā, kurš to gribētu darīt. I'm not interested in volunteers. Jo man neinteresē piesaistīt brīvprātīgos. Not at all. Vispār ne. I know in this area I may have 5 or 6 or 7 brothers or sisters, or maybe just 2. Es zinu, ka tieši šajā te jomā, kas man ir vajadzīga, man ir kādi 5, 6 vai 2 brāļi vai māsas. So I will ask them. Un tad es vērsīšos pie viņiem. I'm not doing it to everybody. Es katram neprasīšu. As soon as a pastor or pastoral team knows who are there in your church, Un, ja mācītāja komanda zina, kas kuram ir, then you will be able to build the spiritual house. tad jūs pēc tam arī varēsiet veidot šo garīgo kalpošanu. Yeah, I couldn't imagine sending somebody and saying, hey, go and build a house for me. Es nevaru iedomāties, ka es tagad aizietu un teiktu kādam, ej, uzbūvē man māju. There are no stones, there's just water. Bet akmeņu nav, ir tikai ūdens. There is no wood, there's just water. Go No. and build a house. Nav koku materiāla, nekā Oh, this is a ūdens. blah blah house. Uzbūvē māju. Nu, kas It's tur never sanāk? going to happen Nekad tas nesanāks. because the building material is not there. Tāpēc, ka tur nav būvmateriāla. So the gifts, they are important. Tā kā dāvanas ir svarīgas. In our churches, which we developed towards a society relevant church, Un tās mūsu draudzes, kuras mēs veidojam šeit sabiedrībā, you come and you become a disciple. jūs atnākat pie mums un jūs kļūstat par mācekli. So we clarify with you what happened at the day of your conversion. Mēs pastāstam, kas notika šajā atgriešanās dienā, We clarify what happened at the day where you became born again. kas notika tajā dienā, kad tu piedzimi no augšienes. We clarify with you what happened when the Spirit of God moved into you. Un mēs stāstam, kas notika, kad tevī iemājoja Dieva gars. Which gifts do you have? Kādas dāvanas tev ir? And then we decide together what ministries you may fulfill. Un tad mēs kopā vienojamies, kādas kalpošanas tu varētu realizēt. And this is brought to the whole church. Un tas ir visai draudzē. So we may not have certain gifts to run a certain ministry which is available in other churches. Bet varbūt, ka mūsu draudzē mums nav tādas dāvanas, lai vadītu tādu kalpošanu, kas varbūt ir citā draudzē. So we say it doesn't matter. Un mēs sakām, nu tas nekas. We may not even be called to do those ministries. Varbūt, ka mēs neesam pat aicināti darīt šo kalpošanu. What we have, we will give. Bet tas, kas mums ir, no tā mēs dosim. That we have to know. Un tas mums ir jādara. Remember Peter? Atcerieties, Pēter, He goes with John together to the temple, to the beautiful door of the temple. Pēters tur ar Jāni tagad iet uz templi, tātad šie skaistām durvīm. And there is this beggar, Un tur ir tas naba trūkumcietais lūdzējs. and he wants money. Un viņš prasa naudu. And Peter says, Un Pēters saka, silver and gold I do not have. sudraba un zelta man nav. And I just imagine the disappointment of this man. Un es iedomājos, kāda vilšanās tam vīram bija. He wants money, Viņš gribēja naudu. but there's Peter, this Galilean, he doesn't have anything. Un tas galilietis Pēters, kas dara visu. But then he says, but what I have, Viņš saka, tā nav, bet viņš saka, bet tas, kas man ir, I give you. to es tev dodu. And then he raises the guy, Un tad viņš pieceļ viņu. and his feet are getting back. Un viņa pēdas un He kājas jumps into the temple. nostiprinās, un viņš He lēkā yells around un priecājas. and points to Peter and John. Un rāda uz Pēteru un Jāni. Then Peter has to speak. Un Pēterim ir jārunā. And 4,000 people give their lives to Jesus. Un 4000 cilvēki atdod savus dzīves Jēzum. 10% of the Jerusalem population.
10% no tajā brīdī tās izvēlētās populācijas. Wow. Wow. Serving with what we have. Tātad kalpot ar to, kas mums ir. But if we serve with what we do not have, Bet ja mēs kalpojam ar to, kā mums nav, then we create an impression of service. tad mēs radām iespaidu, ka ir And people kalpošana. will not trust us. Bet cilvēki mums neusticēsies. They only trust specialists. Viņi tikai uzticās speciālistiem. Ecclesia is a body. Eklēzija ir ķermenis, miesa. And it is not a terrible rachitic. Un tas nav kaut kāds briesmīgs rahītiķis. Sorry, when I get tired, all kinds of words come into my head, but not the right one, which I need in the moment. Jā, kad jau vairākas lekcijas ir, tad visādi vārdi nāk prātā. So the body of Christ coming into the city Un tātad Kristus miesa, kad ierodas pilsētā, is an incredibly gifted body. tā ir ārkārtīgi apdāvināta miesa. Everything is there. Tur ir viss. And God himself Un Dievs pats is giving the body the gifts. dod dāvanas miesai. So we have to find it out. Un tā nu mums jāatrod. And you may experience things I have experienced when I became a Christian. Un varbūt, ka jūs piedzīvojat to, ko es piedzīvoju, ka es kļuvu par kristieti. Again, I was a Communist Party leader, Komsomolski vajag. Un es biju komunijas vadītājs. My parents were not Christians. Mani vecāki nebija kristieši. So I came to that church. Un es aizgāju uz to draudzi. And right after I became a Christian, Un tieši uzreiz, kad es kļuvu kristietis, and the Spirit of God moved into my life, un svētais gars, Dieva gars ienāca un I sāk received the gift of discerning the spirits. sāk darboties, tad es saņēmu dāvanu, garu izšķiršanas dāvanu. But in our Baptist church, Bet mūsu baptistu draudzē nobody even dreamt of such a gift. neviens pat nesapņoja par tādu dāvanu. So I'm sitting in the church service, Un tā nu es tur sēžu dievkalpojumā, and a guest preacher preaches. un kāds viesu mācītājs tagad sludina, And everything in me started to create trouble. un manī iekšā tur sāk tāda nepatīkama sajūta. Thought was bumping into my head. Un parādās doma manā galvā, This guy lies. ka viņš melo. He has not experienced this. Viņš nav to pieredzējis, ko viņš stāsta. It's not true. Viņš nestāsta patiesību. After the service, I bumped into our pastor. Un tad pēc dievkalpojuma es aizēju pie mācītāja. We were calling our pastors uncles. Mēs mācītājus tur saucām par onkuļiem. And I said, Uncle Peter, Un es teicu, onkuli Pēteri, you know what happened? zini, kas notika? He listens to me and says, well, this is obviously demonic. You just became a Christian. Un A viņš week manī ago. noklausās, un viņš tā, nē, nu tas acīm redzam ir dēmoniski. Tu tikko Stop tikai atgriezies. Pārtrauc to. But it didn't stop. Bet tas nebeidzās. It came again and again. Atgriezās atkal un atkal. And one day he himself was preaching. Un vienu dienu viņš pats And I had the sludināja. same impression. Un man atkal bija tāda So I pati went to pieredze. him. Un es aizgāju pie viņa. He said, Uncle Peter, tell me, is that true? Did you experience this or did you make it up? Es prasu onkuli Pēteri, tiešām vai tā ir patiesība, vai tu to piedzīvoji, vai tu to izdomāji? He became red like a tomato Un viņš nosarka kā tomāts. and said, if you ask one more time, I will stop your membership in our church. You will be cast out. Un viņš teica, ja tu vēlreiz man šito jautājumu uzdosi, tad mēs tevi izslēgsim no draudzes. Years later, Un pēc daudziem gadiem in a Bible college, Bībeles koledžā one of the professors listening to me said, well, Johannes, you may have a gift of the discerned spirits. viņš teica, Johannes, man liekas, ka tev varētu būt garu izšķiršanas dāvana. And I asked him, what is this? Un es prasīju, kas tā ir? I had no clue. Man nav ne jausmas. Because in our church, Tāpēc, ka mūsu draudzē those issues, they were never discussed and debated. nekad netika runāts par šīm tēmām. But isn't that important to know where the wind blows? Is it the demon? Is this God? Or who is this? Bet vai tad nav svarīgi zināt, kuru vējš pūš, vai tas ir dievs, vai tie ir dēmoni, kas tas ir? So why would you quench the spirit? Un kāpēc tu ierobežo garu? It's impossible. Tas nav iespējams. And I could continue like this. Un es varētu stāstīt vēl. See, the body of Christ is a gifted reality. Kristus miesa ir realitātes dāvana.
And when we come into society, Un kad šī dāvanu realitāte ieiet sabiedrībā, we are the most important people. kur ir paši svarīgākie cilvēki. You know how much money some businesses would pay if somebody tells them how their business develops next year? Jūs varat iedomāties, cik daudz naudas kaut kādi uzņēmumi maksātu tam, kurš varētu pateikt, kā attīstīsies viņa bizness un ko darīt nākamajā gadā. Or should they not invest in certain? Vai vajadzētu Business. kaut kur investēt vai nē? You know what this is? Jūs zināt, kas tas ir? Prophetic. Pravietiskais. But who has a prophetic gift? Kuram ir pravietiskā dāvana? A business? Uzņēmumam? No. Nē. The church? Draudzei? Nu jā. Oh yeah. If the church would understand what kind of power lies behind the gifts of the Spirit in our midst. Ja draudzes vien tikai saprastu, kāds But spēks ir tajās dāvanās, kas ir mūsos. But then you would say, but Johannes, the gifts of the Spirit, some people may pretend, they may say, you can look at the charismatic movement in your city, there is a Mr. Lidyaev, he has shown how things go wrong. Un tad daži teiks, jā, nu, bet to jau var tā kā izlikties un iztēloties, ka ir kaut kāds dāvans, un, pieņemsim, paskatāties, tur ir draudze, pieņemsim, Ļeģājeva kungs, un paskatāties, kā viss tur tagad ir aizgājis. Yeah, I know. Nu, jā, es zinu, We may be mistaken sometimes. mēs varam kļūdīties reizēm. But if you want to become light to your city and light to your world, Bet, ja tu gribi kļūt par gaismu savai pilsētai, pasaulē, and you look at the whole picture, un paskaties uz visu kopējo ainu, you'll be surprised what happens. tu būsi pārsteigts par to, kas notiek. You know, never forget that one of the Pentecostal guys from Riga came to me one day. Es nekad neaizmirsīšu, ka viens no vasarsvētniekiem atnāca pie manis Rīgā. And he said, I have a prophetic gift. Un viņš teica, man ir pravietiskā dāvana. I said, bless you. Es teicu, nu, lai tev svētība. But please tell me, what's the difference between the word of knowledge, Un tagad pastāsti man, kāda ir atšķirība starp atziņas vārdu, the word of revelation, atklāsmes vārdu, the word of wisdom, gudrības vārdu and the prophetic word? un pravietisko vārdu. All different gifts. Visas ir dažādas Now, dāvanas. what's the difference? Kāda ir atšķirība? I said, well, you say you have a gift of the prophet, but you have no clue what the difference between those gifts are. Tu saki, ka tev ir pravieša dāvana, bet tev nav ne jausmas, kāda tad ir atšķirība starp visām šīm 4 dāvanām. Don't you wonder sometimes you prophesy and it's like a hole in the body producing some noise? Vai kādreiz nav tā, ka tad, kad tu pravieto, tad ir tā kā tavs ķermeņa caurums, tur kaut kādas skaņas izdod? No, friends. We have to see the whole picture. Tātad mums ir jāredz visa kopējā aina. And then we will see how harmonic this is. Un tad mēs redzēsim, How blessing this is. cik svētīts, cik spēcīgi tas ir. Yeah, the mayor of our city, he would always come to us before a big decision. He would say, could you please in your prayer night, because we met in prayer nights between Friday evening and Saturday morning. Mums parasti piekdienas vakarā līdz sestdienas rītam parasti bija lūkšana naktis, un tad pie mums nāca pilsētas mērs un teica, ka pirms viņš pieņēma kaut kādus lielus lēmumus. He was a Catholic, Viņš bija katolis, but he would come and ask us to pray. un viņš nāca pie mums un pirms tiem lieliem lēmumiem lūdza mums aizlūgt. Ask the Lord. Prasiet tam kungam, We did. un mēs to arī darījām. And very often we came up with the decision which was completely contrary to the whole political party. Un bieži vien tas lēmums, to, ko mēs saņēmām, bija pilnīgi pretējs tam, ko politiskā partija bija domājusi. Sometimes he wouldn't listen Un reizēm viņš mūs klausījās and just do. un darīja. And everything became a disaster. Un viss bija, tātad viss kļuva par katastrofu. Iespējams, neklausījās. And then he would come to me Un tad viņš atnāca pie manis and say, Professor, I didn't listen. un teica, jā, profesor, es tātad neklausījos un nedarīju. Sorry. Piedod. Next time. Nākamreiz. But it was difficult for a mayor to tell everybody, I'm telling you this because this is free church over there. They have prayed for a whole night and they have a prophetic vision now fast. Bet, protams, ka bija izaicinoši šim te mēram tagad pateikt, nu jā, nu tur tā frīku baznīca tur lūdza, draudze lūdza pa nakti un tad saņēma šo te lēmumu un tāpēc mēs darīsim tā un tā. But the trust grew. Bet uzticēties, kam? Not only the mayor started to understand.
Un to mēs jau zinām. The political parties started to understand. Un politiskā partija sāka saprast, un mērs saprata. And now you come to that village. Un tagad mēs tur esam. Even the flag of the village is our church flag. Un tagad mūsu ciemata karogs ir mūsu draudzes karogs. The village changed. Un ciemats ir tiešām mainījies. And it just even received the highest prize of our province for the best and cleanest and wonderful, most wonderful village. Un esam pat saņēmuši apbalvojumu par labāko, tīrāko, skaistāko ciematu. See, the church is relevant everything in the city. Tā kā uz draudzi attiecas jebkurš jautājums pilsētā. And just go back to the way of Jesus and the 4 levels of culture. Un atcerieties, Jēzus ceļš, 4 kultūras līmeņi. We are gifted Mēs to esam- serve people. Un mēs esam apdāvināti, lai kalpotu cilvēkiem. So if you have, for instance, a gift of diaconia, Un ja jums ir diakonijas dāvana, piemēram, you will serve people. jūs kalposiet cilvēkiem. We have a gift to listen to people Dāvana uzklausīt cilvēkus, and socialize with them. socializēties We ar have a viņiem. gift of a teacher who will take apart ideological blocks. Skolotāja dāvana, kas tur pastāstīs un apstrīdēs šos ideoloģiskos And we have blokus. evangelists. Tad ir evaņģēlisti, So the whole thing is there, un tas viss tur ir. but it needs to be realized Bet mums ir tas jāapzinās and trained. un jātrenējās tajā. We're relevant for everything Jo tāpēc, ka ir jebkura tēma ir atbilstoša mums. because our task is the highest task you may imagine. Mūsu uzdevums ir pats augstākais uzdevums, ko vispār var iztēloties. We are set Mēs esam izveidoti, to proclaim lai pasludinātu the kingdom of God. Dieva valstību. And so when Jesus sent his disciples, Un kad Jēzus izsūtīja savus mācekļus, he said, go ahead to all ethnies of the world tad viņš teica, dodies pie visiem etnosiem pasaulē and make them disciples. un dari viņus par mācekļiem. You know the fascinating story in that word in Matthew 28, verse 19, Mateja 28, 19. pāns, kas tur ir tāds fascinējošs. is the word ethnos. Tas vārds etnos Ethne, vai etnē, peoples. kas ir apzīmē You know- cilvēki. You know what ethne means? Ko nozīmē etnē? Ethnos means? Etnos. Ethnos means a socio-cultural reality. Tā ir sociokulturālā realitāte. The Greeks, they have 3 terms for a people. Jo tāpēc, ka grieķiem ir 3 vārdi, ar kuriem viņi apzīmē cilvēkus. Genos, Genos. Laios, and ethnos. Vailus un etnos. All 3 terms are used by Peter in his 1 Peter letter, chapter 2. 1. Pētera vēstulē 2. nodaļā tiek izmantot visi šie 3 apzīmējumi. Go and make the ethne disciples. Ejiet un darat šos etnī par mācekļiem. A city, for instance, is a socio-cultural reality. Jo pilsēta ir sociokultūras realitāte. A village is a socio-cultural reality. Arī ciemats ir sociokultūras realitāte. But friends, how do you make a village a disciple of Jesus? Bet kā tad ciematu mēs varam darīt par mācekli? How do you make a city a disciple of Jesus? Kā lielpilsētu darīt par Jēzus mācekli? How do you make a nation a disciple of Jesus? Vai kā nāciju padarīt par Kristus mācekli? So you have to introduce a different culture. Tātad tas nozīmē, jūs ir jāiepazīstina ar citu You kultūru. have to teach a different culture. Jums ir jāmāca cita kultūra. You have to see that things change. Jums ir jāredz, ka lietas mainās. So the best word is therefore transform the nation. Tāpēc labākais vārds būs pārveidot, transformē nāciju. Transform your city. Transformē jūsu pilsētu. Transform your place. Transformē savu lokāciju. Years back, we had this revival going on in Guatemala. Pirms kādiem gadiem bija atmoda Gvatemalā. Everybody was talking about Guatemala. Un visi tad runāja par Gvatemalu. The whole tribes of Guatemaltec people became Christians. Un visas ciltis viņi kļuva par kristiešiem.
their prisons closed down, Nācās slēgt cietumus, and a whole series of videos were produced called Transformation. un tika izveidot tādi video materiāli, kuriem nosaukums bija transformācija. My good friend, the North American George Otis, he produced those videos. Un mans draugs, amerikānis, tātad viņš izveidoja šos te video. So I went to Guatemala. Un es devos uz Gvatemalu, You know, people, they may tell all kinds of stories. un cilvēki tur var stāstīt visādus stāstus. I wanted to see it. Bet es gribēju redzēt realitātē. You know, people said, well, we are fishermen, and years back we used to fish small fish like this. Now the fish is turned almost a meter long. Piemēram, tur tika teikts, ka mēs esam zvejnieki, un kādreiz mēs ķērām tur tādas mazas zivtiņas, bet tagad tās zivis ir vairāk nekā metru garas. We have been in Guatemala City, you know, just a terrible place for living. Now there is no trouble. There is everything clean, and we develop properly. Un Gvatemalas pilsētā tur agrāk notika briesmu lietas, bet tagad viss ir brīnišķīgi, tīrs un attīstamies pienācīgā veidā. So I wanted to see this, Un es to visu gribēju redzēt. and I spent weeks in Guatemala, Un pavadīju vairākas nedēļas Gvatemalā. and I was completely taken over. Un patiešām mani viņi pārliecināja. What I've seen was a miracle. Jo tas, ko es tur redzēju, tas bija brīnums. A miracle after miracle. Brīnums pēc brīnuma. I could tell you many, many stories, but one story I want to tell you. Daudz stāstus varētu pastāstīt, bet pastāstīšu tikai vienu. I go to a marketplace in Guatemala City. Es aizēju uz tirgu Gvatemalas pilsētā. A classic marketplace, a classic bazaar. Nu, tirgus kā jau tirgus. So I go to a person who sells little puppets. Un aizēju pie kāda, kas pārdotu tādas mazas lellītes. I wanted to bring them back home for my children. Saviem bērniem gribēju aizvest uz māju. So I looked at the puppets, and I looked around them, and I looked around them, and the guy who sold them, he said to me, "You seem to like them." Un es tur tā skatos un grozu un tā, un tas, kurš pārdod, viņš saka, izskatās, ka tev patīk tās. He was talking to me in Spanish, Un runāja ar mani spāņu valodā. and I said, "Yes." Es saku, jā. And he says, "Is the price a problem?" Un viņš prasa, nu, bet vai tad cena ir problēma? I said, "Well, would you go down with the price?" Es teicu, nu, var mazliet pazemināt. He says, "Yeah, I would love to go down, but No, if it's- I go down, you will have to listen to me for a minute." Viņš saka, jā, es pazemināšu cenu, bet ja es to izdarīšu, tad tev minūte būs man jāuzklausa. I says, "Well, okay, I listen to you for a minute." Nu, labi, es saku, paklausīšos tev 1 minūti. He pulls out the Bible, Izvelk bībeli and he reads to me a couple of passages. un nolasa pāris pantus. And he asks me, "Do you understand?" Un prasa man, saproti? I says, "Yes." Es saku, jā. "Do you like it?" Patīk tie? I said, "Yes." Es saku, jā. "Are you a Christian?" Vai tu esi kristietis? I say, "Yes." Es saku, jā. Well, he said, "Now the price is double as high as before." Un tad viņš saka, nu labi, tad cena dubultojusies. Jā, tā I kā asked him, iepriekš. "Why?" Un es saku, "Kāpēc?" Because the rest is going to the poor man. Jā, tāpēc, ka pārējo es atdošu nabadzīgiem. If you're a Christian, Ja tu esi kristietis, then let's do the mission of the gospel together. tad kopā darīsim šo misijas darbu. I tell you, I never paid as much money as there with such a joy. Nu, un es nekad nebiju samaksājis ar tādu prieku par šo, I asked teiksim, him, kaut kādu "When did preci. you start to do that kind of business?" Un es prasīju, nu, kad tad tu sāki šādu uzņēmējdarbību? He says, "Half a year ago, Viņš saka, pirms pusgada. I was a murderer, Un es biju kā slepkavnieks. and God changed my life." Bet Dievs ir mainījis man dzīvi. It's wonderful, Tā kā tas ir lieliski, because bringing light to the city jo nest gaismu pilsētai means you are bringing change to the city. nozīmē, ka tu nes izmaiņas pilsētai. I asked the man, "Now you have become a Christian. Who are you in the body of Christ?" Un tagad viņš ir kļuvis par kristieti, un es prasīju, bet kas to īsti esi Kristus miesā? He says, "You know what? Viņš saka, nu zini, I'm a deacon. es esmu diakons, Yeah. I have to take care for the poor. es rūpējos par nabadzīgiem, And you will help. un tu arī man to ļāvi. You have no choice." Tev nebija izvēles, And I did help. un es to darīju.
Guatemala city and Guatemala as a country did not keep that stand longer than 10 years. Bet Gvatemalas pilsēta un valsts šo stāvokli nepaturēja ilgāk par 10 gadiem. All of a sudden, men came around, and they thought they would be very special bishops. Jo tāpēc, ka parādījās kaut kādi vīri, kas uzskatīja, ka viņi tagad būs ļoti īpaši bīskapi. They called themselves great apostles, Un nosauca sevi par varenajiem apustuļiem. and they started to establish their little kingdoms. Un tad viņi sāka veidot paši savas valstības. Separation came about, Un tad radās šķelšanās, and the somatic structure of the church disappeared. un pazuda šī spēcīgā draudzes somatiskā, ķermeniskā struktūra. Today, very little is left, Un tagad maz kas ir palicis. and I feel very sad for it. Man ļoti žēl par to. Stay with the church. Paliekts draudzē. We are God's people proclaiming the kingdom Mēs esam Dieva tauta, kas pasludina valstību. by being, Par to, ka mēs esam, by doing, ar to, ka mēs darām, and by talking. un ar to, ka mēs runājam. But always together in the body. Bet vienmēr kopā miesā. You know, how will a hand talk? Nu, cik labi roka varētu parunāt? Sure, we're able to talk without words. Nu jā, bez vārdiem, jā. A bit. Mazlietiņ. But how will an eye talk? Bet kā acis varētu parunāt? Sure, but it's always misunderstood. Nu, protams, jā, visi mēs esam pārpratuši. So we have to be together. Bet mums ir jāturās kopā. Believe me, the time for planting a somatic structure, a church which is a real church, Un ir laiks tagad veidot šo miesas struktūru, šo soma struktūru draudzē, kas ir īsta is the draudze. most important Baptist action for tomorrow. Un tā ir pati svarīgākā rītdienas baptistu rīcība. And if you are not Baptist, Un, ja tu neesi baptists, become one tad kļūsti par tādu. and change together with us Un mainies kopā ar mums the church which may have become draudze, kas varētu kļūt, an organization which is not moving far. kas varētu potenciāli kļūt varbūt par kādu organizāciju, kas neiet uz priekšu. Thank you so much for listening to me. Paldies, ka mani klausījāties. You may have questions. Iespējams, ka jums ir jautājumi. We have a time for question and answers. Is this now, Dainis? Mums būs laiks jautājumiem atbildēm. Huh? A coffee break again. You Latvians, you are just incredibly into coffee. So let's have a coffee break and then. Tad paņemsim kafijas pauzi un tad pēc tam turpināsim.